Sveicināti! Šī ir pēdējā daļa no mūsu diskusiju cikla par 3 mīlestības krāsām, kas ir balstīta uz Kristiāna Švarca grāmatu Iekrāso savu pasauli ar draudzes dabisko attīstību. Spiediet like, ja patīk šim video, droši arī komentējiet un uzdodat savus jautājumus. Ja jūs neesat redzējuši iepriekšējās daļas, jūs tās varat atrast mūsu YouTube kanālā evaņģēlijs.net un to arī abonējiet. Atcerieties meklēt mūsu sociālajos tīklos, draugiem.lv, Facebook un sekojiet mums Twitterī. Paldies! Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Sveicināti skatītāji, esmu Ģirds Rozners, un šajā reizē ar mani kopā studijā ir mācītājs Uldis Liepiņš. Prieks tikties. Un mācītājs Ivo Roderts. Sveicināti. Aizvadītajās pārraidēs mēs daudz runājām par mīlestības 3 krāsām un atsaucāmies uz autoru Kristiānu Švarcu. Un mēs sapratām, ka visas šīs krāsas patiesībā runā un centrā noliek šo dievišķo mīlestību, kura staro no Dieva un kurai vajadzētu arī nākt no cilvēkiem, kurai vajadzētu būt jūtamai draudzēs. Interesanti man pārdomājot šo tēmu, likās kāda Lūkas evaņģēlija rakstvieta. Lūkas evaņģēlija 13. nodaļā, 23. pantā, kāds no mācekļiem, varbūt ne no mācekļiem, jo ir teikts, kāds Jēzum jautāja, vai tikai nedaudzi tiks izglābti? Un viņš tiem atbildēja, cīnieties ieiet par šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi centīsies ieiet, bet nespēs. Un šķiet šajā rakstvietā labi parādīts ir tas moments, kas ir svarīgs un ko mēs gribam arī šodien pārunāt vairāk, un tas ir šis cīņas moments. Bet mēs nerunāsim par tādu cīņu, kā mēs to cilvēciski saprotam, bet tieši domājot par šo mīlestības 3 krāsu modeli. Mums ir svarīga šī te mīlestība, un es domāju, ka Kristus ar to arī saprot, ka mums ir jācīnās, lai mums būtu mīlestība. Un kāda šī cīņa ir, par to mēs varētu šajā reizē pārunāt. Bet vispirms par pašu mīlestības jautājumu. Mēs runājam par to, cik dažāda šī mīlestība ir, un mēs arī atceramies, un iepriekšējās reizēs esam arī runājuši par to, ka Kristus ir teicis, ka mums ir jāmīl, un viņš teica, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par viņiem. Mēs runājam, kā tas ir mīlēt ienaidniekus, bet ja nu tiešām ir tā, ka mēs šo mīlestību neizjūtam un ka mums ir šīs mīlestības trūkums, kā lai to iegūst. Varbūt tas būtu mūsu šīs reizes uzdevums atrast atbildi uz šo jautājumu, bet iesāksim ar to, kā tad īsti Bībelē, kā jaunajā derībā mēs redzam tiek ainots vārds mīlestība, vai tur ir kādas nianses, ko mēs varam pamanīt? Vai ģitas drīkst? Es sākšu ar to mīlestības daļu, kas nav tā kā, viņi pieminēti un aprakstīti ir, bet nu nav tā kā varbūt tik vārdā nosaukt jaunā derībā. Un tas ir tas cilvēciskā pieeja. Protams, arī to Dievs ir radījis. Dievs ir radījis, ka mums patīk līdzcilvēki. Ļoti bieži ir tā, ka kāds cilvēks mums īpaši iepatīks, mēs iemīlamies, un tad mēs jūtam kaut ko tādu, ka man tas cilvēks ļoti patīk, es jūtos nepilnīgs bez viņa, es viņu gribu, es gribu būt ar viņu kopā. Nu, šī te pieeja. Sengrieķu valodā to apzīmē ar vārdu eros mīlestību. Tas varbūt tā kā pamatdefinīcija šai pieejai varētu būt tāda, ka vispirms ir mīlošas, jeb mīlestības pilnas jūtas. Tad mēs vēl esam pa gabalu, bet es jūtu tagad kaut kādu īpašu, man sirds sāk sisties straujāk, varbūt tur taureņi vēderā, nu kā nu kuram tā izpausme ir. Ja? Vispirms nāk jūtas, tad domas,
Es jau nevaru beigt par to domāt un varbūt pat plānot, kā būs, ja mēs būsim kopā, un es nevaru bez tā otra cilvēka. Fantāzijas, jā, labi. Un tad, protams, ja viss ir normāli un dabiski notiek, tad mēs nokļūstam pie mīlestības darbiem. Ja tā ir tagad mana sapņu meitene, ja, tad es nopērku ziedus un pasniedzu viņai, un varbūt nobeidzās tas ar jāvārdu baznicā, un mēs tad esam kopā. Ja. Tad bija var kāds darbs. Brīnišķīgs ceļš noiets. Jā, tad vēl vienreiz tā. Vispirms ir domas, tad ir darbība, un es atvainojos. Tad vispirms ir jūtas, tad ir domas, un tad ir darbība. Un tā tas ļoti skaisti strādā, un es ticu, ka arī šo pieeju Dievs ir radījis. Bet tad nāk šī otra, un tas ir nosaukts un aprakstīts jaunajā derībā, dievišķā agape mīlestība. Un tur ir tā pieeja ir nedaudz savādāk. Vispirmām kārtām mēs tiekam aicināti domāt. Pēc tam šī mūsu jau domāšana par to, ka Dievs ir visus radījis, arī manu līdzcilvēku. Tas arī ir Dieva bērns. Dievs viņu arī vēlās glābt, Kristus ir arī miris viņa dēļ. Tad šī domāšana mēs tiekam aicināti viņu virzīt jau darbības formā. Es viņam varbūt palīdzēšu, atbalstīšu, mēs varam kopā Dievu lūgt, kaut kur sadarboties. Un tād, kas ir ļoti interesanti, Bībele arī to starp citu piemin, kad šīs mūsu mīlošās domas un mīlošie darbi pāraug pat arī mīlestības jūtās. Mēs sākam kaut ko just. Tātad es ceru, ka tagad skatītāji, klausītāji spēj vēlreiz pat varbūt iztēloties to atšķirību. Ja tas tīri cilvēciskais, kā mēs ļoti bieži sadzīvē sākas ar jūtām, tad ir domas un tad ir darbi, kamēr dievišķais agape princips sāk ar, ja aicina sākt ar mīlestības domām, mīlestības darbiem, un tad jūtas parādās. Un tāpēc šeit es gribētu pielikt klāt to savu izpratni vai redzējumu. Šo principu tātad mēs varam mācīties, iemācīties, jeb sasniegt. Jūtas uzreiz nav. Kā var jūtas iemācīties? Bet viņas rodās šī ejot, sekojot tā, kā Dievs mūs vada šajā mīlestības ceļā, tad mēs to varam sasniegt. Izcīnīt, ja to vārdu lieto, par kur tu lasīji. Jautājums bija par to, kā jaunā derība atklāja mīlestību. Un vēlos arī kā klausītājs pirms brīža pateikties Ivo par to, ka viņš sāka ar šo grieķisko jēdzienu eros. Ir tāds pētījums jaunajā derībā mīlestībai, kurš tūdaļ pamana, ka vārds eros nav lietots. Jaunajā derībā ir lietots tikai agape un filio. Un filio it kā ietver visu šo cilvēcisko aspektu. Un it kā ir speciāli tiek nelietots pats vārds, bet Ivo ļoti precīzi pasacīja, kad jēdziens gan ir. Vienkāršais piemērs vīri mīliet savus sievas tā, kā Kristus daudz, ja? Tur, un arī Pāvils saka, lai neaturās viens no otra un tā tālāk. Tur ir nianses, kuras pēkšņi satrauc, kā mēs taču zinām agape un filio, kas tās pa vietām tur Pāvilam. Tāpēc, ka tas eros viņš ir, bet tas interesantais ir, ka ja grieķiem parasti eros ir saistīts ar egoistisku mīlestību, kur pieprasa no otru, grib, lai viņš izskatās tāds, kā man vajag, un pieprasa, un tad, ka vai tas pieprasījums netiek dots, tad otru cilvēku aizmet projām, ka nedrīga, ka nākošo. Ja tas eros ir tāds, it kā, grieķu pasaulē vairāk, tad Bībelē šāda modeļa nav mīlestībai. Un tas interesantākais ir tas, ka Bībeles, sevišķi runāšu par jauno derību, lai gan visas abas divas derības iet kopā. Tur mīlestības koncepts, kur tošām agape ir vadošā, viņai tiek parādīta tā vieta, kur viņai pieder. Tad tur ir interesants tas, ko tieši Švarts pūlās darīs šiem 3 krāsām, ka viņas nenonāk viena ar otru kaut kādā tādā neatbilstībā vai pat konfliktā, bet tieši otrādi kopā veido balto krāsu. Un tad, kad agape ar
jaunās derības it kā paslēpt to eros. Viņš tā ir tā kā paslēpts kaut kur. Tad, kad šādā veidā tas sajiet kopā, tad īsti cilvēks gūst gandarījumu. Tieši tā, ko Ivo tik veiksmīgi sacīs, domāju, viņš saka, iemīlējās un jau pie altāra iet, nu, es gribēju teikt, Ivo, mācītājiem tagad ir savs pienākums, pāgāpi jāsludina, vai ne? Jo jāvēst šiem jaunajiem cilvēkiem un arī vecajiem ļoti vajadzīgs tas ir. Tā kā agape un eros, varbūt eros būtība, ne tik daudz grieķiskā, tā egoistiskā, bet būtība. Tieši, Ivo, tev izdevās ļoti precīzi pateikt, kā tā ir, ka tās vairs nekonfliktē. Tad notiek beidzot līdzsvars starp cilvēku, kāds viņš ir, un starp cilvēku, kādu Dievs grib redzēt. Jā, paldies. Vai te nav mazliet tā pie vainas ar tā mūsdienu sabiedrību, ka mums tā eros lieta uzreiz šķiet tāda īsti nepienācīga diskusijai par Bībeli, jo tas uzreiz mums asociējās ar erotiku un tādām lietām, kas mūsdienās ir tādas, kur kristieši tur tā raugās jau mazliet savādāk uz to un tāpēc, bet Bībelē nav šis vārds eros, bet kā lietuvārds, bet īstenībā Bībelē ir darbības vārds, kas ir erotao, un tas ir šī paša vārda sakne, un patiesībā nozīmē lūgt. Un vai šis nav tas pozitīvais aspekts, ko mēs varētu meklēt tajā eros, ka tās ir tiešām ilgas, ka tā ir tāda ilgošanās, tiekšanās pēc kaut kā, un tas arī izpaužās šajā lūkšanas procesā, kad cilvēks lūdz Dievam, kad viņš ilgojās pēc kaut kā. Tad mēs redzam, ka šeit patiesībā ir tādi divi ceļi. Mēs varētu teikt tas eros ceļš un ir tas agapes ceļš, kā mēs varam piedzīvot mīlestību. Vai man tāda sajūta gandrīz vai, ka šeit būtu meklējama kaut kāda atbildi daudz globālākai problēmai, kāpēc vispār cilvēki cieši neveiksmes attiecībās, pa kuru ceļu viņš īsti iet? Vai tā nevarētu būt? Jā, droši vien. Man jau kaut kā šķiet, ka katram tam ceļam ir sava vieta. Un droši vien tā kļūda un tā neveiksme ir tad, ja mēs sajaucam. Un es domāju, ka, protams, arī var un vajag arī sievu mīlēt ar agape mīlestību, jo tad, kad viņai sāp patiešām galvu un ir varbūt kādas problēmas, tad nav tikai tā, ja viņi man tagad neko nevar sniegt, tad es savu mīlestību pārtraucu. Ja? Es varu mīlēt arī savu sievu, lai kā viņi justos. Ja? Tā kā arī tam ir sava vieta. Tas varbūt tāds viens tikai piemērs, ka, manuprāt, katrai šai mīlestības izpausmei tam ceļam ir sava svarīgā, vajadzīgā vieta. Bet tas, ko es bieži redzu, kad tieši lūk, varbūt šīs mūsu šodienas pasaules un popkultūras tās reklamētās pieejas, kas pārsvarā balstās tikai uz šo vispirms domu, jūtu domu un tad darbības virzienu. Tad kaut kas mīlestība ir uzreiz rozā, pūkains ar špicītēm un nav it kā cita varianta. Tad mēs piedzīvojam neveiksmi, ka mēs neredzam un nesaprotam, ka var arī sākt savādāk. Var sākt ar izpratni, tad var sākt turpināt ar darbiem, un tad atnāks arī jūtas. Kad arī tas ceļš ir reāls un ir iespējams. Jā, ir tā, Ivo, kad doma un jūtas tur ir ļoti jāuzmanās, kurš būs noteicējis. Bet mēs esam arī individi, un švats tās trīs krāsas dara mūs uzmanīgus, lai mēs rēķinamies ar individiem. Jā. Jo ir individi, kuriem tiešām jūtas pa priekš darbojās, un pēc tam ļoti veiksmīgi arī domāšana. Veiksmīgi. Un ir tādi individi, kur tikai domā, viņi jūtās tik neveiksmīgi cilvēki. Un es šeit arī saskatu attiecību problēmas. Jo mēs nemācāmies otru cilvēku pieņemt tā, kā Dievs mūs katru ir pieņēmis. Un mēs būvējām priekšstats par Dievu, ka viņš tāds pats kā mēs, ka viņš nepieņem cilvēkus. Dievs ir Dievs. Bībelē tas teiciens, Dievs nav cilvēks. Un Dieva attieksme pret cilvēku ir tāda, kuru arī ir jāmācās. Jo Dieva attieksme pret cilvēku viņi nemaz nevar uzreiz mēs tā aptvert.
Jo tur ir abās pusēs. Tur ir viena puse tā, kā Kristus līdzība par tiem parādniekiem, ja, kur viens bija milzi parādā, kā saka, lielu summu, un otrs bija tikai viena dienas peļņu. Un tur notiek mācīšanās. Ja viņš iemācījās, ka tas lielais valdnieks viņam atlaid to parādu, bet viņš izturēja drausmīgi pret otru. Viņš ņaudz viņu par to nelielo parādu. Un tad iekarst darba biedri, tur piemēram, vai ne, cik pārējie skatītāji saka, vai tas ir šausmīgi netaisnīgi, kā var vispār šādi rīkoties. Un tad beidzās ar to, ka viņš vispār pazaudēja attiecības ar žēlstību no lielā piedevēja. Tā kā es domāju, ka nestrādā tas tāpēc, ka cilvēks saglabā sevī to bīstamo virsvaru, kurš ir tādā negatīvajā eros. Tas ir, es pavēlu, es pieprasu, ļoti labi tu, Ivo, par to sievu sacīji, jā. Nu, es varu sacīt arī daudz dziļāk, kad mīlestība un pat eros ļoti brīnumaini dzīvo kopā. Tad, kad otram cilvēkam ir jāizcieš nenormālas lietas, viņš dzīvo. Un šitā pasaulīgā attieksme, kad aizmet otru projām nederīgi, man tāds nevajag. Tā ir tā eros sliktā nozīme. Ģiet, paldies, ka tu pieminēji to, ka lūkšanā ir šis jēdziens iekšā. Tā kā es tomēr esmu par to, ka cilvēkiem vajag visu ļoti vienkāršot. Varbūt liekas, ka tā mīlestība, tas tāds augsts termins ir un tā, un jūtas, tas man tā saprotam ir. Draudziņa, un es saku sev uz pirms, draudziņa, neesi egoists, neesi patmīlis, nedzen savu cauri, citiem pa postu. Rēķinies, ka citiem arī sāp, un ne tikai tev. Padomā par to, kāds tu esi pret citiem, kā tu izturies pret otru cilvēku. Pirmais kritērijs ir pret otru cilvēku. Bieži vien mēs gribam patvērties attiecībās ar Dievu, ignorējot mūsu attiecību cilvēkiem. Un Bībele brīdina, ka tur var būt nelaimes. Tā kā šīs attiecības nestrādā tāpēc, ka katrs individs apslēpti iekšēji nostājas vai nu uz agapas ceļa, tas ir pašaizliedzība, un pilnīgi atdeva labajam, es piedaru labajam, agapi labi, tikai labi. Vai nu es saglabāšu sevī šo te ļaunumu, egoismu un tieksmi citus izmantot tā, kā es to iedomājos. Un šī te apslēptā tieksme, tas notiek ļoti bērnišķīgi, tas notiek ļoti vienkārši. Tas ļoti dabiski. Nu gan trāpīgi. Tas ir tik dabiski. Un reizēm tieši šī pašaizliedzība liekas kaut kāds nedabisks, es tagad nedabūšu un es kaut ko zaudēšu, bet ja tu būsi ar Dievu, tad tu redzēsi, kad tu esi viņa pusē, un pēc tam tu redzēsi, kad īstā mīlestība ir agape un eros kopā. Jā, paldies. Man šķiet, ka Kristiāns Švarcs arī aplūkojot šo jautājumu ļoti veiksmīgi arī to modeli, kādu tu, Ivo, skaidroji par to, kā pa priekšu domas, tad darbi un tad jūtas tādā vienkāršā jaukā piemērā to ir ilustrējis. Un viņš pa tām domām saka tā, ka tas ir tā, kā es domāju pie sevis, ka Dievs mīl Jāni, kurš man nepatīk un kurš ir man nepieņemams, bet Dievs mīl Jāni un es arī izvēlos viņu mīlēt. Nu, tas ir tas domu līmenis, kurā es sāku piedzīvot un mācīties šo mīlestību. Un tad ir šis darbības līmenis, ka es pieeju un draudzīgi aprunājos ar Jāni. Un tad tas pēdējais jūta līmenis, viņam tā labi parādīts ir, es pamanu, ka Jānis nemaz nav tik slikts pēc šīs sarunas. Tas tā nu ir atklāts. Un izklausās tik vienkārši un tik skaisti, bet tomēr raugoties uz to reālo situāciju, mēs redzam, ka mums šis jautājums sagādā nemazums raižu, rūpju un grūtību iemācīties šādi mīlēt, nesākt ar jūtām. Bet pats fakts, ka mēs tā parādam šos divus ceļus, viens, kurš sākas ar jūtām un kurš ved tādā mazliet neveiksmes ciešanā, tādās savstarpējās attiecībās, kur ir mums vienkārši līdz cilvēki ir līdzās draudzē vai kaut citur. Un šis te domu sākuma ceļš,
mēs uzreiz jūtam, kāds ir tas pareizais ceļš, kurš būtu ejams. Un tomēr, vai ir tik vienkārši iemācīties mīlēt, vai te nav kādas problēmas? Jo, protams, sākt ar domām, tas ir vienkāršākais savās domās jautājums atbildēt. Un tad arī runāt vēl nav tik grūti, bet tas nākošais brīdis, kad ir jāpievērš jau pie darbiem, man liekas, jau ir tas kritiskais slieksnis. Nu, varbūt. Kamēr Uldis šķir bībeli izlasīt. Ir uztīcami, bet tu saki. Labi. Es domāju, ir jāsaprot viena lieta, ka tā kā lielākā daļa šajā dzīvē lietu nav īsas un vienreizējas un uzreiz momentā iegūstams. Pārsvarā lielākā daļa ir process. Un tāpat es ticu, ka arī šeit, lai mēs mīlestību gan paši piedzīvotu, gan arī iemācītos to atklāt, parādīt citiem, tas ir process. Un patiesībā nevar gribēt, lai tagad, vienā dienā, vienā naktī viss uzreiz būtu. Protams, Dievs dara brīnums, un es ticu Dieva brīnumiem, bet pārsvarā gadījumos, cik es ar savu pieredzi redzu, Dievs arī tā kā mūs aicina mācīties. Un es varbūt atkal izmantojot to, ko jau mēs iepriekš esam runājuši par to, ka Dievs ir trīsvienīgs Dievs un šīs atklāsmes, Dieva taisnīgums, patiesība, žēlastība, tad Tēvs, Dēls, Svētais Gars, ka tas arī mūs vāda tādā kā šajā personīgajā izaugsmes ceļā. Tad vispirms ir šī te domas, ja pārdomu plakne. Tas koncentrējas uz arī tīri praktiskām lietām, iecietību, sociālo vienlīdzību apkārt. Un varbūt nevienmēr vajag sākt ar kaut ko ļoti globālu, kā izglābt visu pasauli vai kā man kļūt svētam, bet ja es domāju, pārdomāju un ir kaut kas, kur es redzu, kur es varētu piedalīties, tad vispirms tas nāk ar šo pārdomu aspektu. Tad mēs koncentrējamies to realizēt, jeb aktīvā pusi. Ja? Dievs Dēls arī aktīvi nāca un atklāja šeit Dievu, un arī mēs koncentrējamies. Draudzes šajā aspektā koncentrējas varbūt uz evanģelizāciju vai māceklību. Mēs savās ikdienas dzīvēs arī varam kaut ko ļoti aktīvu, tāda darba, šī daļa, darbība. Bet tāda ir noteikti nepieciešama arī šī emocionālā daļa, to, ko mēs piedzīvojam. Piedzīvot gandarījumu, piedzīvot arī emocionālo veselību. Un kas ir vēl svarīgi, ja mēs runājam jau tagad mūsu draudžu un garīgās, arī tīri personīgas izaugsmes aspektā, piedzīvot garīgo spēku. Mēs šeit saņemam no Dieva svētību, ja, par to, ko mēs esam sapratuši, darījuši, spēku atkal Dievu vadību tālāk. Mēs saprotam, pārdomājam nākošo jau lietu, kur mēs atkal praktizējam, piedzīvojam svētību, gandarījumu un vadību atkal nākošo lietu saprast. Un šādā veidā es ticu, ka Dievs ir tas, un ja mēs ļaujamies, ka viņš vāda tādā kā augšupejošā spirālē, kur mēs ļaujoties Dievu vadībai, tad arī iemācamies to balansu. Un tas notiek tā zināmā mērā arī caur pieredzi, vai ne? Protams. Katra jauna pieredze dod atkal iedvesmu un atspērienu nākošajiem. Man ir liels priekšrocības, es Ivo pazīstu. Un viņš arī ir cilvēks, kurš ļoti mācās un studē un atkal jaunas variantas, viņš atkal ir atvērts jaunajam. Un tas, ka tu tagad stāstīji tiešām garīgajās lietās, tā domāju, tās sarunas, ko mums bija, ka tu esi studējis vai kā gatavojies eksāmeniem un tagad nākošais priekšmets un tā tālāk. Tādas visādas sarunas mums ir bijušas. Es pats par sevi domāju tādu domu, kāda man ir ar to mācīšanos. Es tomēr pārstāvu sevies varbūt stāvu tādā kristiešu tradīcijā, kur ir tais brīnišķīgajos divos vārdos latīniski sola scriptura. Es no tā esmu dzīvojis, es esmu no tā izdzīvojis, un tas man dod spēku tālāk. Un, ja tu jautā par mācīšanos, tad sola scriptura, tas ir svētajos rakstos, ļoti tieši pestītais atbildi. Mācieties no manis. Mateja evaņģēlija 11. nodaļa, un tur ir tos vārdus, tu vari atrast tieši mācieties no manis. Tas ir 11. nodaļas noslēgums 20 un 9. pants. Un tieši šeit es redzu risinājumu. Jo mums ir mācību procesi, jo mums tiešām ir jāstudē, es mācījies, un es arī patreiz mācos, es tusiņi jūtu tādu
vajadzība, jā, mūsu raidījumi, viņi ļoti daudz paņem. Jo mēs darām visu, es no savas puses daru visu, lai vislabākā informācija, vispārbaudītākās lietas, par kurām es esmu pārliecinājies, lai nonāktu līdz klausītājiem. Tas izsmeļ. Vajadzība ir uzkrāt atkal jauna enerģija. Man pilnīgi vajadzība ir nākt kontaktā ar iepriekšējo paudžu milzeņiem, kur ir uzkrājuši milz vērtības, un arī tagadējā laika gan ir semināri, gan domātāji, gan šīs lietas gribētu atspīgties viņos, mācīties no viņiem, lai man būtu ko dot citiem. Un Kristus man paliek kā tādam vienkāršam cilvēkam, kā tādam bērnam, kā tādam puišelim, lielā iespēja. Izrādās, ka viņš saka, es esmu pie jums līdz pasaules galam. Un arī, kad man ir tas tāds, ka vajadzīgs uzlādēties, man vienmēr Kristus tā nomierina, neuztraucies lūdzu, mācies no manīm. Un šī mācīšanās no viņa man ir vienmēr atrisinājusi manas personīgās problēmas. Jo mēs nonākam paši sev problēmās un visādas tur, kas tik nenotiek. Tad ir, protams, cilvēku problēmas, jo mūsu darbs ir tāds savdabīgs. Mums nākās iet cilvēku tādīs te eksistences un kaut vai cilvēki pirms nāves aicina mūs, vai ne? Daži cilvēki, viņi tverās pie Tevs kā pie Dieva, un tas izmisums, kad es neesmu Dievs nekad bijis un nebūšu, ka man nekas pa sola skriptūra, man nekā cita nav, ir tikai dzīvais vārds, un tad nākās iet tādā pēdējā stundā vai pēdējā etapā cilvēku dzīvē, kur viņam arī jāmācās. Jāmācās. Tu labi rakstiet, paņēmi tos Kristus vārdus, iet pa šādiem vārtiem, ja tu biji runāts, un nekā, cik tad izglābsies problēma. Cenšaties iet, mācties. Un mīlestībā, paldies Dievam, neskatoties uz to, ka es atsīcu, mīlestība tā ir vai nav. Mīlestība var mācīties. Ļoti iespējams ne tik daudz no cilvēkiem un visādām labām lietām, kā tieši no Kristus. Viņš Dievs šās mīlestības iemiesojums ar visu, kas viņš ir. No Betlehemes bērna, kādu mēs sastopam līdz Golgātas Kristum un augšām cēlies Kristus, debesīs uzbraukšais Kristus, es no viņu varu mācīties kopā ar ļoti interesantu sabiedrību. No Kristus mācās visvienkāršākie cilvēki. Un es atpazīstu, redzu, ka profesors arī ir teoloģijas doktors. Redzu, ka arī bagātnieks te ir atradis sev patvērumu. Mācieties no manis, jo pirms tam ir vārdi. Nāciet visi pie manis. Var mācīties. Jā, paldies. Un, diemžēl šajā vietā mums arī ir jāliek punkts. Un tas, ko mēs varam noslēgumā tātad pateikt, atvadoties, ka, protams, mīlestību ir iespējams iemācīties. Kristus teica, lai mēs mācāmies no viņa, un viņā mēs atrodam gan šīs domas, gan darbus, gan jūtas, kur bija vislabākie attiecībā pret mums cilvēkiem. Viņš parādīja savu mīlestību ar rīcību, viņš izteica to savos vārdos, un viņam bija arī domas mīlestības pret mums, kā to atklāja svētie raksti. Tajos brīžos, kad mēs sastopamies ar problēmu, ka ir grūti mīlēt, tātad mūsu rezumējums ir nesajaukt secību. Sākam vispirms ar domām, tad pārējiem pie darbiem, un tad jānāk arī jūtām. Un vienmēr Kristu. Paldies, Ivo, tikai āmen. Paldies maniem sarunbiedriem šajā reizē, mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos. Un mācītājiem Ivo Rodertam. Visu labu. Uz redzēšanos.